Nedaudz padalīšos ar savu pieredzi saistībā ar Android Auto. Ja tiem, kuriem ir iPhone, tad ar CarPlay. Android Auto ir Googles izstrādāta mobilā lietotne, kas iestrādāta multimēdiju centros automašīnā un arī mobīlos tālruņos. Pateicoties šai mobilai lietotnei, kad tālrunis ir sapārots kopā ar automašīnas multimēdiju centru, tad multimēdijas centrā ir iespējams saspogļot dažādas tālruņa lietotnes. Man jau, protams, lielāka interese bija par to, lai tiktu atspogļota karte, vāze vai Google Maps. Bet šajā multimēdijas centrā var atainoties arī vesela virkne visas citas programmiņas, jo galu galā Android Auto ir paredzēts, lai braukšanas laikā padarītu tālruņu lietošanu drošāku un ērtāku, lai vadītājs, neatraujoties no ceļa, ar balsu komandām varētu vadīt principā visu tas, kas ir telefonā. Un šeit es gribu akcentēt to, ka nevis telefons tiek sapārots vienkārši ar multimēdijas iekārtu, kas ir automašīnā, bet viņš tiek sapārots caur tieši Android Auto. Tas nozīmē, ka multimēdijas sistēmā ir jābūt tādai funkcijai kā Android Auto. Un šāda lietotne ir automašīnām, kuras ir ražotas sākot no 2020. gada. Tātad, lai sapārotu Android Auto, kas mobilē tālruni ar multimēdijas centru automašīnā, tātad ir būtisks automašīnas izgatavošanas gads un svarīgi, lai multimēdijas centra automašīnā būtu šī mobilā lietotne Android Auto. Galvenokārt šāda sapārošana notiek ar vada palīdzību. Pieslēdzot vadu, Android Auto tālrunī un multimēdiju centrā pati automātiski atrod un sistēma teorētiski jau darbojās. Ir, protams, automašīnas jaunāka ražojuma, kurās šī sapārošana var notikties arī bez vada, un tad šiem autovadītāju īpašniekiem nav nekāda problēma. Bet šādas mašīnas nemaz nav tik daudz, manuprāt. Katru reizi vienojot pie tālruņa vadu, man tas likās ļoti nērti, un tāpēc es no ķīniešiem nopirku speciāli šādu ierīci. Šo ierīci es ievietoju automašīnas multimēdiju centra USB ligzdā, tad es sapāroju šo ierīci ar savu tālruni, kā rezultātā multimēdiju centrs saprata, ka tālrunis man ir savienots it kā ar vadu. Līdz ar to Android Auto man darbojās. Tagad ir tā, ka es ienāku automašīnā automātiski. Man tālrunis savienojās ar šo ierīci. Ierīce man ir ar multimēdiju centru, un multimēdiju centrā man uzreiz automātiski parādās kartes. Līdz ar to man nav nepieciešams neko speciāli ar vadu savienot. Kāds varētu iebilst, ka tāpatās braucot automašīnā būtu labi, ja telefons lādējās. Šo jautājumu es atrisināju, jo statīvā, kurā es lieku tālruni, man ir bezvadu uzlāde. Īstenībā tas bija viss, ko es jums gribēju pastāstīt par Android Auto.